Viena diena, tūkstošiem roku un nesautīga griba veidot labāku rītdienu. Tas vienkārši mūsos dzīvo. Lielā talka nav vien par tīrību. Tā ir diena, kurā mēs sanākam kopā un vienoti parādam, ka mums rūp. Rūp mūsu mājas, mūsu paradumi. Ienāc Talkas LV, apskati piesārņoto vietu karti un nāc talkā. Kopā jautrāk. Rūpēsimies par Latviju kopā. Tīri, zaļi, ilgi. Lielā talka 27. aprīlī vienlaicīgi visā Latvijā. Esiet sveicināti, skatītāji! Tiešām mēs turpinām pirms 17 gadiem aizsākto tradīciju lielo talku. Mēs pulcējamies, lai sakoptu un padarītu zaļāku mūsu Latviju. Bet vienu dienu pirms, proti tā gan būs pirmā reize, šeit pat TV3 studijā mums ir diskusija ar zinošiem cilvēkiem, kā padarīt mūsu Latviju labāku, zaļāku un arī veselībai draudzīgāku, jo patiesībā uzņēmēji un ir tie cilvēki, kas droši vien var ietekmēt un var arī iespaidot. Savukārt, ja par mūsu raidījumu, tad raidījums būs divās daļās. Un pirmajā daļā mēs sarunāsimies, ko mums darīt, kā mums kļūt zaļākiem un kur varbūt talkot. Un noskaidrosim arī no šiem cilvēkiem, kur ir aicināti studijā kā pirmajā daļā. Inga Bite, Rimī sabiedrisko attiecību vadītāja. Inga, sveiki! Sveiki! Kā arī Inga Preimane, Blue Hour banku valdes locekli ilgspējas vadītāja. Nu, noteikti man ir kas jāievēlas, jo divas Ingas man ir, kur viena otrā pusē. Toms Kursīts, Mežpils salas komunikācijas vadītājs. Toms, sveiks. Un Ints Teterauskis, diriģents. Nu, neierast uzņēmēju vidū, bet patiesībā, ja mēs tā velkam paralēlis, tad diriģents ir savā ziņā arī kā uzņēmējs, jo viņa priekšā stāv koris un no diriģenta ir atkarīgs, kad tai dziesmai sākties un kad viņai beigties un kā viņai vispār izskanēt, vai ne? Tā, draugi mīļie, par to, kur talkosim, varbūt noskaidrosim nedaudz vēlāk, ja? Bet Inta, kas nebijis, man liekas, ka tā būs pirmā reize, ka Mežaparka lielajā estrādē rīt talkošanas dienā, pēcpusdienā, vienosies atkal kopīgā dziesmā. Jā, man vienmēr ir, es esmu no tiem, kas, ja es redzu kādreiz kaut kas ir netīrs vai kaut kas ir nokrits kādam netīšām vai tīšām, es vienmēr to savācu, ja man ir blakus miskas, es to izmetu, es vienmēr par to ikdienu. Nē, bet man liekas, tā būtu tā pareizā, labākā praksa, un tad es vienmēr domāju, ka tajās talkas dienās gribās izdomāt kaut ko tādu, vienreiz mēs darījām tā, ka mēs tīrījām auru stūrmājā. Un kāpēc, lai tagad mēs netīrītu plaušas Mežaparkā? Kārtīgi izdziedāties, jo ziemā pārsvarā viss dzied telpās. Tur tas gaiss ir tāds, kāds viņš ir. Pieņemsim, ka kolosāls, bet ārā man patīk vienmēr labāk. Un mums ir pavisam nesen jau jaunā estrāde un šāda dziedāšanas notikumi tur ir šatad. Un tad, kad tu būs kārtīgi iztalkojies jau no rīta, kurš to darīs, kāpēc pēc tam pēcpusdienā neaizbraukt uz Mežaparku? Un varbūt tā vispār kļūst par tādu kolosālu tradīciju, ka mēs talku noslēgsim ar tādu lielu kopīgu koncertu. Cik mums būs cilvēki Mežaparkā, tas ir atkarīgs no tiem, kas teikt skatās, kā saka, nākat, trijos. Būsim Mežaparkā līdz apmēram 6. Būs gan kordziesmas, gan arī tautas dziesmas, gan vienbalsīgi, gan daudzbalsīgi, visādos veidos varēs Bet, Klau, Inta, skatītāji vēro un skatās, un vai dziesmām jāzina vārdu. Tomēr tā ir tā lieta, ka tu aizēji un tur jādzied, kurš dziedās, kurš pamatu turēs, vai es varēšu vilkt līdzi. Jāpaņem līdzi sava viedākā ierīce, kas ir atkarīgs no redzes spējām, jo mazāk, jo grūtāk pamanīt. Ja kāda lielāka, tur būs tāds QR kodiņš, kur visas dziesmas pareizā secībā būs arī atrodams, bet, ja ir dziesmu svētku grāmata un tu esi korī dziedošs, tad paņem līdz pagājušo dziesmu svētku abas grāmatas, mēģināsim izdziedāt visu, kas tur sarakstīts. Un cik ilgu laiku jums ir plāns? 3 stundas no 3 līdz 6 aicinām, tā kā var nākt uz visu laiku, var nākt uz brīdi, var garām ejot, bet vienkārši Mežaparka estrāde skanēs apmēram 3 stundas. Nebūs nekādas liekas apskaņošanas, dziedāsim ar savu plaušu iztīrīto balsi. Redz, cik skaisti sākumā talkojam, pēc tam dziedam, dejojam un zupu vāram, vai ne? Un tradīcijas arī turpinam. Uzņēmēji, arī jums ir liela teikšana, un jūs arī varat iespaidot citus uzņēmumus. Un ja mēs runājam par Blue Hour banku, tad arī jums, skatoties mājaslapā, jūs esat tie, kas izsniedz finansējumu uzņēmumiem, lielākiem, mazākiem. Noteikti ir tā pirms tam izvērtēšana, kam to izsniegt, kāpēc izsniegt, un vai arī ne, un kādi ir nosacījumi. Kur ir tas zaļais? Kur varbūt uz ko jūs skatāties, varbūt, lai arī jūs varētu iespaidot uzņēmumus, kļūt zaļākiem? Jā, paldies. Šis ir lielisks jautājums. Manuprāt, bankām ir ļoti liela atbildība šobrīd dota, jo bankām kā ekonomikas daļai, ekonomikas virzītāju spēkam ir šis finansējums, šī nauda, un mums ir šīs izvēles.
To, ko mēs varam darīt, mēs savā kredīta portfelē izvēlamies, kam sniegt, kam nē. Un, ja runājam par to, kā viņus atlasīt, mums ir savi kritēriji, savi mērķi. Un, kā piemēru var minēt kādu uzņēmēju, kurš vēlas uzlabot savu darbību. Viņš var izvēlēties samainīt iekārtu vai nopirkt jaunāku, kura šodien maksā ļoti lielu naudu. Bet banka atbalstīs tos labākus nosacījumus, lai ilgtermiņā mūsu visa daba būtu sakārtotāk, zaļāka, mums būtu labāks gaiss, ko elpot un visiem labāka dzīve kopumā. Bet vai nav tāda jums kā uzņēmējiem, tomēr svarīgi ir šī peļņa un šī naudas apgūta, tas ir viens, bet, piemēram, vai jūs no tā nezaudējat? Mēs no tā nezaudējam, jo mēs jau arī skatāmies uz to ilgtermiņu. Jo mēs jau gribam ilgtermiņu sadarbību ar saviem klientiem. Un viņi nāks un runās ar tiem, kas ir gatavi šodien sadarboties. Varbūt nedaudz atkāpties no kādiem principiem. Bet kopumā jau ir šis mērķis, uz ko mēs ejam šo ilgtermiņā labāku dabu, ilgtspēju. Tur nav vienkārši izvēļas. Labi. Jā, Inga, bet tas nozīmē to, ka, ja tagad mūs dzird uzņēmums, kurš grib attīstīt savu uzņēmumu, un viņš ir zaļi domājošs, tad noteikti viņam ir jāgriež pie jums, un viņam jau ir zināms tomēr atlaides, kā varbūt citam, kurš par to nedomā. Tieši tā, viņam ir zināms atlaides, viņam ir zinām arī pretīm nākšana, sadarbība, arī kaut kādas idejas varam apspriest, nesaicināt būt drosmīgiem uzņēmumiem, nākt un runāt, jo tas padarīs dzīvi labāku, un mūsu nākotne ir mūsu, kā teikt, bērnos. Un kas tad tālāk pēc mums paliek? Nedaudz paturpinot par Rimi. Skatoties, ieejot Rimi un iegādājoties dažādas produktus, es nereti esmu redzējis, kad stāv tāds liels grozs, kur var lielāks ķipars, vai arī kāds seniors paņemt kādu augli, kaut ko tam līdzīgi, kuram varbūt beigsies tūlīt derīguma termiņš, bet viņš ir lietojams, uzturā un viss ir kārtībā. Tāpat es esmu redzējis, kad ir produkti ar tādu oranžu zīmīti, kuram arī ir pēdējā tā atlaides cena. Un arī jūs, tas nozīmē, ka domājat par to, lai šis produkts tiktu izlietots, ne tikai viņš būtu jāved kaut kur prom un jāpārstrādā. Jā, patiesībā tā ir viena maza lieta no visa milzīga aktivitāšu kopuma, ko mēs kā Rimi daram. Un ir skaidrs, mēs esam pārtiks mazumtirgotājs, bez pārtiks nevar iztikt neviens. Un to vajag ikdienas. Tas, kur mēs redzam to savu atbildību, ir tiešām mēģināt samazināt pārtiks atkritumu daudzumu, jo tas, kā mēs skatāmies kopumā, tā ir viena no lielākajām jomām, kas vispār atstāja ietekmi uz vidi. Otru, protams, ir mikroplasmas, ko mēs zinām, kas ir apģērbs, kas ir ļoti, ļoti milzīgi ietekmi. Tas, kur mēs varam ietekmēt, ir šī pārtika. Lūk, un jā, jau minētās saucamās oranžās uzlīmes, tā ir viena no aktivitātēm, ko mēs daram, un tā ir ļoti laba iespēja, kā mēs varam rūpēties par vidi un samazināt šo pārtikas atkritumu apjomu, un otrs arī pircējam. Tas ir pircējam iespēja ietaupīt ar savu maciņu. Būsim godīgi šajā ekonomiski tiešām tādā saspringtajā brīdī, kad var iegādāties šos tikpat kvalitatīvus produktus, vai pat ielikt viņus saldētavā, pagarināt vēl šo derīgumu termiņu, paņemt kādām citām vakariņām un tiešām rūpēties par vidi un zināt, ka tu dari labu darbu, ka tas ir produkts, kurš nenonāks pēc tam atkritumos. Protams, otra lieta, kas ir arī skatoties uz šīm pašām oranžajām uzlīmēm, arī skatīties uz visu šo pārtikas atkritumu apjomu, ja tomēr kāda prece varbūt netiek nopirkta, viņa arī tiek izlietota. Mūsu, piemēram, atbildība ir paplašināt sadarbību ar pārtikas banku, kas nozīmē, ka tur mēs, piemēram, pēdējo 2 gadu laikā ļoti esam ieguldījuši, lai audzētu viņu kapacitāti, kas nozīmē, ka viņi spēj teju katru dienu nākt uz mūsu katru veikalu, paņemt šos produktus, krējumu, sviestu, pienu, tās pašas zivis, gaļu, marinējumus, lai viņi šo produkciju paņemtu. Mēs viņu atdodam, piemēram, sasaldētā veidā, ja tā ir svaigā produkcija. Piemēram, tas pats lasis sasaldēts. Mēs atdodam viņu pārtiks bankai, kur pēc tam arī nodod šo trūkumcietējiem. Un tā mēs, piemēram, pagājušajā gadā šo apjomu esam 2 reizes audzējuši. Iepriekš tie bija apmēram 300 tonnas gadā, kas jau liekas daudz. Pagājušajā gadā tās jau bija 600 tonnas, ko mēs nodevām pārtiks bankai, kas arī nozīmē to, ka šī
pārtiks atkritumi nenonāk atkritumos. Nu, protams, ir vēl kaut kāda daļa, piemēram, tie paši augļu dārziņi, kas tomēr var bojāties, kas vairs nav varbūt pircējiem tik pievilcīgi. Nu, protams, tie tad likumā noteiktajā kārtībā tiek, piemēram, utilizēti vai arī mūsu gadījumā nodoti biogāzes ražošanai. Tā kā, nu, mēs redzam savu atbildību tieši pārtiks atkritumos, un tur mēs darām ļoti daudz dažādas aktivitātes. Tas, ko es minēju, tā ir tikai daļa patiesībā, un otra lieta, protams, kā mēs redzam to savu atbildību, ir elektrība un dažādas energoefektīvas lietas, ko mēs arī varam darīt. Jā, paldies. Man šķiet par elektroenerģiju, ko jau labu laiku dara Mežpils saules ražotne. Man šķiet arī, vai ne? Uz tās ekonomijas un viss, līdz ko elektrība kļūst dārgāk, tā visu uzņēmēji lielāk, mazāk sāk domāt, kā ietaupīt, kā visus savus resursus tomēr apkopot. Jā, viss kļuva atbildīgāk. Vai ne? Nu, tieši tā arī ir. Klau, bet Mežpils saules akcija dari savu pilsētu labāku. Tā arī ir uzņēmusi apgrieziens, vai ne? Jau pāris gadi. Jā, un atsaucība ir ļoti liela. Un kas būs turpinājumā? Kāds ir plāns nākotnē? Plāns ir turpināt, bet mēs arī runājam par saspringtām situācijām ekonomikā. Mēs domāsim, kā arī līdzīgi kā ražošanā, lai mēs varam sasniegt to pašu rezultātu, iespējams arī kādos citos veidos, efektīvāk, bet tā galvenā doma tai kampaņai bija pašiem iedzīvotājiem sniegt iespēju pateikt, ko viņi vēlas savā pilsētā, ciematā. Nevis mēs iepriekš gājām ar to domu, ka mums šķiet, piemēram, ka Viļakā pie ezera vajadzētu būt soliņiem un tam. Nē, izrādās, ka viņi grib kuģi, kur bērni var spēlēties. Nu, tad būs kuģis Viļakā. Klau, bet vēl pa miestiņu runājot, ja? Tad es domāju, ka arī jūs ražotne, kur lasīju, kad arī ražotne arvien zaļāk domā un ir kaut kādi nosprausti mērķi, ja, līdz kuram gadam ir jākļūst un visām tehnoloģijām visām ir jāmainās. Jā, mums mātes uzņēmums ir pietiekami ambiciozs mērķis, nospraudis paši sev, līdz ar to arī mums. Ir, ka līdz 2030. gadam visām aluzdarītām jābūt klimatneitrālām, un līdz 40. gadam visā vērtību ķēdē mums ir jābūt klimatneitrāliem. Nu, kas vienkārši sakot nozīmē no brīža, kad mēs strādājam ar piegādātājiem, nopērkam apiņus, iepakojumu līdz brīdim, kad tas nonāk pie mūsu kolēģiem Rimī veikalu plauktos, mēs būtu tīri un varam vai nu kompensēt vai nepatērēt tik daudz tos resursus. Klau, Int, ar ko ir sanāk daudz ceļot, vai ne, pa pasauli? Un ja mēs tā paskatāmies, vai ne, varbūt lielākas, mazākas ekskursijas, nu tu to apkārtējo vidi tomēr redzi. Nu, ja mēs tā salīdzinām ar mūsu mazo Latviju, nu, tās lielās valstis, kur ir būts, nu, kur mēs esam? Cik zaļi mēs esam? Nu, ja mēs tā paskatāmies, salīdzinām. Nu, kā saka, atgriezties gribās vienmēr, jo man šķiet, ka mēs dzīvojam salīdzinoši ļoti labā vidē, kur vienmēr var uzlabot, un klausoties uz jums ir prieks, ka par to tiek domāts nākotnē, nevis, lai kaut kā tas paliktu tādā līmenī, kā ir, bet pat uzlabotos. Un, nu, atkarīgs no tā, kur tu brauc, bet, protams, ir ļoti patīkami īstenībā Latvijā, īpaši pēdējā laikā, ka nav tā, ka ir atsevišķas vietas, kas ir sakoptas, bet lielā mērā publiski pieejamās vietas. Es nezinu, kas ar tām sētām šur tur notiek, kur ir kāda rūpniecība. Tur varbūt kaut kas ir tāds, ko mēs vienkārši nezinām. Jā, tāda vienkārši garām gājēji, bet nu, ir tāda, zinām, patīkama sajūta. Man pēdējā pieredze, piemēram, kur arī nesen bijām Austrālijā, kur ir salīdzinoši pretējs notiek nedaudz, jo tur visu laiku ir agrāk bijuši visi nacionāli parki, vienmēr bezmaksas pieejami visiem tēt lēnā garā. Viņiem, diemžēl, atsevišķi parki ir jāpārvērš par maksas, jo vajag cilvēkiem samaksāt par to, lai viņi var savākt to, ko atstāja tie, kas ir atnākuši uz parku. Agrāk tāda kultūra viņiem nebija, jo pilnīgi visi, ja kaut ko atnes, arī aiznes prom. Bet cilvēki maina savus dzīves vietas, atbrauc no citām valstīm, kur ir citas kultūras, un, diemžēl, piemēram, Austrālijā atsevišķos nacionālos parkos tagad ir ieejas maksa. Jā, nu, es ceru, ka mēs tajā virzienā neiesim,
ka arī šīs talkas būs tāda laba investīcija nākotnē, un mēs jau arī tā skatījāmies 17 gadu talkā. Jā, nu, tas ir 17-gadīgs jaunietis. Jā, nu, principā viņš ir tieši tā, ja viņš ir ar šo pareizo domāšanu šos gadus dzīvojis, tad nu, es parādzu, ka mums sliktāk neaizētu. Protams, jautājums par to rūpniecību, un es arī klausījos, jūs minējāt par tiem kredītiem. Redz, ja grib jaunu iekārtu, tas ir kolosāli. Kas notiek ar to veco? Redz, arī tā utilizācijas jautājums. Tas ir tas, kur uzreiz jūs varat paprasīt pretī un tam iedot vēl tiešām to izcili. Mēs tā arī darām, jo ne visi klienti var nomainīt šodien. Viņi var arī strādāt ar veco, bet viņi var darīt papildus kaut ko. Viņi var arī saules paneļi, kā mēs zinām, viņi var izmantot efektīvāku enerģiju. Un kopumā resursi mazāk tiek tērēti. Un tas par to pašu saražoto kaut kādu paciņu vai iekārtu, vienalga jūsu produkcija, vienkārši jūs mazāk iztērēsiet un mazāk, kā mēs sakam, izmeši un siltumnīcas efekti rodās un tam līdzīgi. Jo, protams, ja salīdzina, tad daudz, kur ir būts un tādā Āzijā, īpaši Ķīnā, tur ir sarežģīti. Ja tu vēl man ir nācies būt tādās vietās, kur ir visi tie jūra kanāli, kur brauc visi lielie tankeri, lielie kuģi, tur tas gaiss ir tāds, ka gribās pat neelpot. Diemžēl tādā situācijā dzīvo cilvēki šodien citās valstīs. Tā kā es domāju, mums tas zaļuma daudzums ir ārkārtīgi labs. Protams, var vienmēr runāt par mūsu mežu kvalitāti, kā mēs viņus ataudzējam pēc tam, bet, jūra mums ir jāuzmana. Jo, lai cik liekas, ka koki ir tie, kas mums dod to elpošanu, jūra dod daudz vairāk, tā kā tur jāstās Baltijas jūra, mums jāmēģina kaut kā, ja vēl tas ir iespējams, jāsaglābj. Tā kā tur ir, es domāju, resursi, ko mums vajadzētu vēl ieguldīt. Labi, vēl viens jautājums jums visiem. Inga, varbūt jūs prāt, tuvākā un tālākā nākotnē, kur vēl mums attīstīties un kur augt? Kas būtu tās primārās lietas, ko varbūt mēs nedaram šodien, bet jādara jau rīt? Noteikti jāskatās uzņēmuma līmenī vai cilvēku līmenī. Viens ir tas, ko mēs kā uzņēmēji, kas šeit esam, piemēram, rādam un mēģinam darīt to labo piemēru. Otrs ir, ko mēs katrs droši vien personīgi daram. Tie paši jau pieminētie pārtikas atkritumi. Ja vienmēr gribās domāt, ka jebkurš veikalu tīkls, un šeit mēs varam pat nerunāt tikai par sevi, bet par visiem, gribās teikt, ka tie ir tie sliktie, bet, ja paskatāmies tajos pašos oficiālajos Eiropas Savienības datos, tad no visu pārtikas atkritumu aptuveni 5% ir tikai mazumtirgotāji. Diemžēl vairāk kā 50%, jau tas tuvojās 60%, tomēr ir tas, ko mēs paši savos leduskapjos vai nepaskatāmies, vai neizmantojam racionāli, vai negribam mainīt savus iepirkšanās paradumus vai pārtikas lietošanas paradumus. Tas ir ļoti, ļoti komplekss mehānisms. Un, tas ir tas, ko mēs, protams, arī otrajā līmenī mēģinām darīt. Viens ir tas, ko mēs kā uzņēmums varam katrs darīt un skatīties. Bankas gadījumā, kādā veidā mēs operējam ar saviem procesiem. Mūsu gadījumā tas, ko mēs darām savos procesos un cik mēs varam darīt un kādus mērķus uzstādīt un sasniegt. Un, tur mums ir, protams, ļoti konkrētas lietas, ko mēs mēram un skatāmies, un arī tas pats pārtikas apjoms, ko mēs gribam samazināt kopš, ja salīdzinām ar 16. gadu, mēs gribam pa 50% samazināt līdz 25. gada beigām. Šobrīd mums jau ir 30%. Tā kā ejam uz mērķi, bet otrs ir, ja mēs runājam gan par lielo talku, gan vispār šo vidi, ko mēs arī ar šo lielo talku gribam darīt, tur ir tā laikam katra tomēr atbildība. Uzņēmuma līmenī mēs varam darīt vienas lietas un mēģināt un darīt, bet vajadzētu jau droši vien arī līdz tam cilvēkam aizklauvēties un tomēr likt padomāt, ka mēs katrs arī tomēr esam atbildīgs par to, ko mēs darām savā ikdienā. Paldies. Varbūt jūsu banku nozarē kā ir? Kas ir tās pirmās darāmās lietas? Varbūt, es nezinu, vai bankas ietvaros skaidrs varbūt būt labākās attiecībās un dot to burkānu varbūt tiem uzņēmumiem, kas grib būt zaļāki. Bet otrs ir noteikti arī no valdības puses ir jābūt kādiem instrumentiem. Ir jābūt sadarbībai, ir jābūt noteikti datu apmaiņā, jo tas, kas šobrīd ir kā pienākums mums, finanšu jomai, mums jau jāsāk ziņot par to, ko mēs esam izdarījuši un kādi ir mūsu šie klienti. Un grūtākais ir novērtēt vai paņemt pa piemēru vienu ēku, viņi ir energoefektīvi, viņai ir noteikts burtiņš piemērots un viss ir kārtībā. Bet Latvijā tā ir ļoti maza daļa ēku, kuriem ir šie burtiņi. Līdz ar to mēs gribam, mēs darīsim, mēs nāksim pretī. Uzņēmējs gribēs šo energoefektivitāti uzlabot, mēs attiecīgi viņam arī palīdzēsim, bet tā ir tikai maza daļa. Mums ir ļoti daudz ko darīt. Tieši uzņēmumu vidē, es teiktu, tas būtu arī lielākais ietekmes, tāds dzinulis, kas var kaut ko izdarīt. Jo katrs mājās, mēs savu
ka mājas darbu darām, turpināsim darīt. Mums tie pārtikas atkritumi vai citi atkritumi vēl ir iekārtas. Un kamēr ved tā mašīna tos atkritumus uz to lielo kaudzi, es domāju, ka mums vēl daudz ko darīt ir. Mums tiešām tur, mēs runāsim par talku, talka tā ir viena lieta, bet ir vēl labiekārtošana, varam attīstīt to, varam parkus veidot, un ideāli būtu, ja mums būtu bezmaksas šie parki, es tiešām priecātos. Jā, Tom, tavā nozarē, ja skatās, kaut kur jau mēs tajā labajā, pozitīvajā virzienā tomēr ejam. Depozīta sistēma, tā beidzot viņa ir pamatīgi iekustējusies un dod arī savu atdevi. Viss, kur tālāk mums doties? Depozīta sistēma krietni nozarē, manuprāt, vērtīgāk. Mēs paši vēl neesam to novērtējuši. Tā ir arī tā regulārā cīņa par to, ka iepakojums nonāk dabā. Kurš ir atbildīgs? Mēs kā ražotājs, kaut kur mums ir jāpilda. Veikals, nē. Tad tāds notiek riņķidāns. Un ir ļoti forši, ka tas ir apstājies. Šobrīd jau tojās jau, manuprāt, 88% tas atgriešanas, vai tas ir stikla pudeles, vai skārdenes, vai pēc. Un tas tvērums palielinās. Tad es ceru, ka arī nākotnē tas aizies un skars jau citas arī nozares, kas būs jau tīru uz pārtiku, piemēram, jogurti. Redzēsim, kā tas notiks. Un tad šobrīd ir ļoti forši, ka jau var vairāk koncentrēties uz savu biznesu iekšā par to, kā mēs varam saražot produktu, nonākt tajā pašā rezultātā ar mazāk izmantotiem dabas resursiem. Un te ir tā veselīgā konkurence ļoti forša. Mums nav ko slēpt, mums Cēsīs kolēģi ļoti labi strādā, Valmiera mūža ļoti labi strādā, un tas ir tāds savstarpējs zinuls. Mēs neesam baigie draugi, teiksim tā, bet mēs paskatāmies, mēs tā, maleči, labi, mums arī kaut kas ir jāmēģina, jo patērētājs arī ir tas, kas, es nemēģinu noņemt no ražotājiem atbildību, bet patērētājs arī ir tas, kas drusku to veido, ja viņiem ir svarīgi, lai mēs esam zaļi, lai mēs dodam sabiedrībai vairāk kaut ko, skaidrs mums to jārēģē. Tas ir tāds kopdarbs, kurus 80%, 90% esam mēs, un tie 10%, kas ir realitātē droši vien pat ļoti spēcīgāki nekā tie 10%, ir arī patērētājs un mēs kopā. Īsumā noslēdzot par to, kas būtu jādara, tas viss sākas no mums pašiem. Arī cik mēs esam aktīvi uzņēmumā, cik mēs esam gatavi iet pie vadības un teikt, ka mums vajag finansējumu. Mums vajag darīt to, jo tas mums dos kaut ko. Vai tā ir karma, vai tas ir patiešo biznesa jau kaut kāda ietekme. Bet arī mums jābūt gataviem, varbūt, ka ne pirmo reizi viss apstiprinās, bet vienkārši jāiet tālāk ir. Un tas ir arī tādā ikdienas. Man šeit tā ir arī izglītība. Es zinu, ka Vita nepiekritīs viņu un vienmēr teiks, ka ja tagad mēs bērnus, tad mēs paši tā kā vairs neko nedaram un nākotnē būs. Bet man viens piemērs un ļoti labs draugs. Viņš tāds savā ziņā diezgan liels anarhists. Viņš kaut ko var nomest, kaut ko nešķiros. Viņam var stāstīt, ko tu gribi. Es viņam saku, ka tu iedošu 10 un iemet to miskastē. Bet bērnu dārzā bija, viņai mācīja, vai pirmajā klasē mācīja par šķirošanu. Tas nākamreiz, kad es aizgāju pie viņa, es skatos, ka viņš tāds ar maizes to iepakojumu pie tam 4 atkritumu tvertēm. Viņš nezina, ko darīt. Es saku, kas noticis? Viņš ir kaut tīlukši nepareizajā, no Amēlijas dabūšu. Tā kā katram ir savs tas, un vienkārši ir jāatrod, un arī pašiem ir jāiet uz to tālāk. Inta Klau, tu tomēr tās kultūras dzīves pārstāvs. Vai nevajadzētu mums varbūt tā 27. aprīli no Lielo talkas dienu varbūt tieši pārvērst ar dziesmu, pieņemsim, Meža parkā? Tā ir lieliska tradīcija, kur arī ar dziesmu padarīt šos svētkus par tādus visiem nozīmīgus. Tad, piemēram, arī iezīmēt Lielo talku, bet tādu jau kā kultūras lielu notikumu, ko? Tā jau ir mūsu kultūra. Ir mūsu kultūra. Dziesmu, caur dēju un visu. Zin kā, skatāmies uz pagājušā nedēļas laika apstākļiem, un tomēr tas aprīļa mēnesis ir, man liekas, labākais laiks, kad veidot talku, jo tad arī daba mostās, un tad vēl nav viss sazaļojis pilnīgi, un tu vari pamanīt visus netīrumus, un daba kārtīgi satrīt dziedāšanai. Nevienmēr iekritīs aprīļa beigās paši labākie laika apstākļi. Bet es noteikti domāju, ka tā tradīcija varētu iedzīvoties un ka mēs varam sanākt kopā. Un citreiz saka, ka mums svētku it kā ir daudz, bet man liekas, ka svētki vienmēr ir tad, ja ir pareizie cilvēki sanākuši kopā.
ja tev ir iemesls, tad arī tas iemesls svinēt pats pa sevi rodās. Un tāpēc mēs šoreiz arī organizējam to dziedāšanu nevis kaut kad no rīta, bet tad, kad jau tu esi to rīta cēlienu apdarījis, un tad var sanākt kopā un tā kā, gandrīz vai pavakarēt, pārunāt, kas ir izdarīts, kur ir izdarīts, kā. Un par tradīciju es esmu absolūti par. Okay. Turam īkšķus, lai tas tā notiktu. Jā. Un dziedāt man vienmēr ir paticis un vēl aicināt citus, jo man liekas, tā ir tāda saprašanās bez tiešā veidā, bez vārdiem, bet ka tu vari saskatīties ar savu, savas balss pārstāvu 20 metru attālumā un jūs saprotaties, jo jūs runājat vai dziedat tanī mirkli vienu valodu. Tas jau arī tajā zemapziņas līmenī tev iemāca būt saskanīgam ar apkārtējiem cilvēkiem. Un tā jau ir tā burvīgā lieta, ko tāda kopā muzicēšana vispār mums dod. Tas, ka tu ikdienā var būt ar dažādiem viedokļiem, bet ja mēs dziedāsim pūtvējiņu, tad mēs visi izliesimies vai Latvijas himnu, mēs to darīsim, zinot, kāpēc mēs to darām. Kāpēc mēs to darām. Tātad Ints talkos turpat kaut kur pie Meža parka. Man ir lielākā mana talkas vieta, kas man ir ikdiena, ir Īles baznīca, kur es atjaunoju, tur es talkoju gandrīz no rīta līdz vakaram. Es tur būšu svētdien. Aha. Jo sestdien es gatavošos Meža parkam. Tā kā es plaušu tīrīšanu un to visu darīšu sestdien Meža parkā, bet savu to talkošanas lietu es pārceļu uz svētdienu. Tā kā, ja kāds arī grib uz Īli, tad kaut kad jau iedošu informāciju sociālos tīklos, kur jābūt. Labs ir. Inga, kur jūs talkosiet? Noteikti, ka savos laukos, bet īstenībā talkoju arī ikdienā. Ar saviem bērniem dodoties no dārziņa mājās, mums nav grūti pacelt to citu nomesto atkritumu. Tā ir tā arī mana personīga atbildība. Vai izkritušo? Pieņemsim, izkritušo. Nav grūti tomēr pacelt. Nav grūti pacelt, un tomēr tā jaunā paudze ir, kaut kas ir jāieliek. Inga, jūs? Mēs esam Začu salā, mums ir komanda. Mums patiesībā brīvprātības principos pieteicās liela daļa 40 darbinieki. Tas ir uzņēmumi, ja? Tas ir bankas ietvaros, plus ģimenes. Tā kā mēs paredzam, ka mēs būsim tur 100, varbūt pat tāds saliedēšanas pasākums. Lieli, mazi, visi, cimdi, rokā, maisi. Ar bērniem, protams, jārunā, ko drīkst, ko nedrīkst, un kā. Tā kā visiem būsim... Un pēcpusdienā uz Meža parku. Pēcpusdienā uz Meža parku. Jā. Tom, kur tu talkos? Zaķu sala. Zaķu sala. Arī dzens. Labs ir. Savukārt pēc pēcpusdienā mēs tiekamies Meža parka lielajā estrādē uz plaušu tīrīšanu. Plaušu tīrīšana. Bet skatītāji, mums turpinājumā ir stāsts, ko sagatavojuši ir Bez tabū kolēģi. Un pēc brīža mēs arī turpināsim mūsu diskusiju. Sniegs nokusis, pavasaris atnācis, un tagad ir īstais brīdis, kad ieraudzīt cilvēku īsto dabu. Mēs atrodamies pie ceļa, kur pusstundas laikā neviens mums nav pabraucis garām, bet tomēr kāds nelietis šeit atbrauca un izgāza savus atkritumus. Redzams, ir kaut kāda būvniecības gruži, ir caurules, kaut kāda riģipša atgriezumi, kas mums vēl tik kāds profils. 100 punktas. Piedrazotājs šeit kaut kur netālu ir uzbūvējis savu māju vai izremontējis, un tad arī šeit atbraucis un izgāzis šo drazu, un katru dienu tagad brauks garām un skaisies ar lepnumu. Šo es izgāzu, tas no manas mājas. Tā, atkal piemēslojuši! Latvijas valsts mežu speciālisti pārsteigti par konstatēto. Pērn atkal strauji palielinājies no mežiem izvesto atkritumu daudzums. Atkrituma apjoms, tas, ko mēs esam savākuši un izveduši no mežiem, ir audzis, skatoties pēdējo 3 gadu statistiku. Lielākais pēdējās 10 gadus rekords bija 2020. gads. Tad dažus gadus bija tāds nosacīts kritums mūsu skaitļos tajā savāktajā apjomā. Un tagad ir atkal atpakaļ, mēs esam atpakaļ tuvu tam 20. gada līmenim ar 1700 savāktajiem kubikmetriem. Lielākoties mežos nonāk sadzīves atkritumi. Otrajā vietā ierindojas būvgruži. Antitopu noslēdz autoriepas. Kas ir raksturīgi pie šīm lielajām pilsētām dārzkopības sabiedrību rajonu? Un iemesli tam ir, mēs viņus redzam šeit vairākus arī. Viens no tiem ir šīs nesakārtotās īpašuma attiecības. Pašvaldību nespēja pielīgt šos atkritumu nodošanas pienākumu tiem, kas tur dzīvo un uzturās.
Tepat pie Rīgas robežas, Kulbrakā, pārdesmit metru attālumā no dzīvojamām mājām kāds mežā apmeties uz dzīvi, un turpat pie nokrituša koka regulāri organizē iedzeršanas un teritorijas piemēsošanu. Nu, redz, te arī ir spičkai darbs tikai, vai ne? Un tad liks, kas to tīrīs. Pateiks, ka paši piecūkoši. Nu, protams, redziet, tur ar vienas plēves jau. Jo viņas viss noteikti uz baļķa bijuši. Mēs taču visus tos netīrumus savācam, ko mēs esam iznesuši un savām izkasti un paši vēl maksājam par to. Tad man tā jāmaksā par to, ka būs. Robežu novada pašvaldības policija pārbauda mežos notiekošo. Ņemot vērā plašo novada teritoriju, piesārņotājus ir gana neiespējami pieķert pārkāpumu brīdī. Likumsargīgam padalās ar video, kur it kā mežā sastapuši labdarus. Labadiena, labadiena! Nā? Mūsu sabirājam! Lasat vai metat? Kā tad ir? Droši! Dokumentus gatavojat. Policisti pagaidījuši, līdz visi atkritumi savākti un novēlējuši jauku dienu. Tas izdodas ļoti reti, kad pašvaldības policijai patrulēšanas laikā izdodas fiksēt tādu veidu pārkāpumu, bet iedzīvotāji vairākas reizes ir zvanījuši un snieguši informāciju par personām, kas tā ļaunprātīgi rīkojās un mežā izmet atkritumus. Esam momentā reaģējam, braucam, pārbaudam personas. Cūkmens aktīvi gatavojas lielai talkai un aicina ikvienu piedalīties īpašā akcijā. Re, atkal viss piemēslojuši, nenormāli. Nu, tautsniekiem būs ko darīt. Artūrs Špaks, Raits Valters, Rainers Brikmanis, Deštvū. Tā, skatītāji, vēlreiz atgādina lielā talka. Mums ir 27. aprīlis, 17. gadu pēc kārtas. Tā ļoti labi iesakņojusies šī tradīcija, kur tiek papildināta. Un, kā iepriekš noskaidrojām, Ints Teterovskis gaida visus Meža parka lielajā estrādē. 3:00 plaušu tīrīšana, jeb tāda sadziedāšanās no 3 līdz pat 6 pievakarē. 3 stundu garumā pēc labi padarīta darba. Mēs turpināsim diskusiju, un mums ir jauna saruna biedri. Inga Bērziņa, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra. Inga, sveiki! Labdien! Kā arī Līga Abizāre, Latvijas valsts meža vides izglītības vadītāji. Sveiki! Labdien! Sveiki! Tā, Līga, mēs tiekamies šeit katru gadu un mēs apkopojam un drusciņi arī analizējam. Vai ne? Nākotnē. Edvards Kušners, Latvijas bankas ilgspējas vadītājs. Sveiki! Labdien! Un Magnus Seriņš, mans kolēģis TV3 raidījuma Cik zaļš, tik zaļš vadītājs. Magnus. Čau! Esiet sveicināti skatītāji. Jā. Tā, Magnus, cik zaļš, tik zaļš? Nu, cik tad zaļi esam? Jā, tas ir lielisks jautājums, uz kuru man šķiet, ka vienas sezonas ietvaros tad pilnvērtīgi atbildi mēs nevaram iegūt, bet izskatās, ka to, ko mēs ar Aneti pieredzējām filmēšanas gaitā un joprojām to visu var redzēt TV3 ēterā, šķiet, ka mēs kļūstam zaļāki. Aizvien zaļāk un tiešām domājam vairāk par to, ko un kā rīkoties saistībā ar to ietekmi uz vidi, ko mēs atstājam pēc sevis. Man šķiet tā pati izpratne, ka tu dzīvojot šeit, tu tomēr kaut ko radi un kaut ko atstāji aiz sevis, un nevienmēr tās ir vislabākās lietas, vai ne? Un dzējoļi un kaut kāda liela notikuma un tā tālāk un tā tālāk. Ir atkritumi, un tā ir problēma. Un jā, daba, vide ir viena mums dota, tāpēc ir kārtīgi jāpadomā par to. Bet mēs kļūstam zaļāki. Bet tu zini, kā pavasars iestājās, kā sniegs nokūstā, man liekas, ka mēs pat zaļo krāsu grūti atrast, kur nu vēl viss. Mēs paskatāmies tādas vispārējas lietas, jā. Saules paneļi ir pilns un viss notiek, arī depozīts mums iet uz 80%, kā mēs pirmīt runājām. Bet, izskatās, ka tomēr tā statistika nav visai iepriecinoša. Zini, man šķiet, ka ir jāmaina domāšana. Kā jau daudzus gadus lielās talkas sakarā un ne tikai tiek runāts par domāšanas maiņu, man šķiet, ka ar paudžu nomaiņu tas viss arī mainās. Interneta trendi palīdz cilvēkiem vairāk izprast lietu problēmu un lietu nopietnību un beigās, ja ar savu rīcību. Man šis patika pāris sērijās, es šo noķēru, ka ja es ar savu rīcību varu būt draudzīgāks savam maciņam, tā burkāna metode, tad cilvēks var padomāt par to, vai tiešām darīt tā, kā es to esmu darījis līdz šim, vai varbūt mainīties. Ir jāmainās. Tas attiecās droši vien uz pārtiku, pirkt tik daudz, vai nepirkt tik daudz, pēc tam mest ārā, vai ne, un arī depozītu. Un vēl virkni dažādām lietām, jā. Labs ir nedaudz paturpinot par statistiku. No mežiem izvestais atkritumu daudzums ir palielinājies, proti 2022. gadā, un te pa vairākiem kubikmetriem Līga.
Kāds ir izskaidrojums? Jo mēs it kā pirms pat 3-4 gadiem priecājamies par to, ka tā statistika iet uz labo pusi, redz, kā mēs visi maināmies un viss ir kārtībā. Bet šeit atkal viss savādāk. Jā, diemžēl kolēģi, skatoties pēdējo 5 gadu vidējo statistiku, uzsver, kad atkrituma problēma pieaug. Mums jāatzīst, ir vairāk iemesli. Viens noteikti ir attieksme, kas ir pašā pamatā, bet arī atkrituma noglabāšanas izmaksas poligonos ir pieaugušas. Un iespējams ir kaut kāda iedzīvotāja daļa, kuram tas ir bijis šķērslis. Uzlabot savu attieksmi. Uzlabot savu attieksmi, bet, protams, ja vērtējam to, cik mēs izdodam naudu par atkritumu savākšanu šādā izkliedētā veidā, tad tas izmaksā daudz dārgāk nekā noglabāšana poligonā, bet te ir jautājums, kurš maksā. Un te uzreiz ir jautājums ministras kundzei, vai mēs kaut ko, kā piemēram ar kaut kādu likumdošanas maiņu, ar kaut kādu finansēšanu, kaut kādu palīdzēšanu varam tikt galā un kaut ko tā situāciju mainīt. Ja, piemēram, ir šī situācija, ka cilvēks ved uz mežu, tāpēc, ka viņš vai nevar, vai tur kaut kādu apstākļu dēļ negrib maksāt, un varbūt ir kaut kāda savādāka iespēja. Jo, piemēram, šī depozīta sistēma ieviestā, ļoti lieliski pierāda, mums minēja Toms no Mežpils salas, 88% tukšās staras tiek atgrieztas. Tas ir labs rādītājs. Jā, zinat, man arī gribētos šeit teikt to, ka tās izmaksas, tās jau ir sekas tam, ka mēs tos atkritumus radam. Mums vajadzētu strādāt un darboties un kopumā katram pret sevi pieiet tā, lai mēs šos atkritumus neradītu. Tas būtu pats pirmais, jo mazāk atkritumus mēs radam, jo mums tas arī visiem kopumā mazāk maksās. Jo būtībā tas, uz ko mēs ejam, tas ir uz aprites ekonomiku. Tas ir, ka to, ko mēs būtībā mūsu mērķis, ja mēs šobrīd apglabājam kaut kur apmēram pusi no sadzīves atkritumiem poligonos, tad mērķis uz nākotni, uz 2035. gadu ir gan ambiciozs. Mēs esam apņēmušies tikai 10% apglabāt poligonos. Un pārējo vai pārstrādāt Latvijas arī, gan Eiropas, gan Latvijas. Un tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā šīs aprits ekonomikas virzienā, un to nevar izdarīt valsts vien pati vai pašvaldība. Tas ir jādara arī katram sabiedrības loceklim, katram mums pašam, jo mēs jau varam padomāt, cik daudz mēs pērkam pārtiku, cik daudz mēs pērkam apģērbu, vai mēs varam to lietot otrais vai ziedot tajā brīdī, kad mums viņš vairs nav nepieciešams. Vai mēs, tas, ko minējāt, šis pašs PET pudeles, kas ir savākts tagad faktiski 88%, kas ir ļoti labs rādītājs. Tas ir viens, un otrs attiecībā par ražotājiem, tas, kur Latvija darbojās ļoti veiksmīgi, tas ir ražotāja atbildības sistēmas ieviešana, kas arī vedina uz šo otrreizējo izmantošanu un atkritumu radītāju pašu iesaistīšanos tādā aprits ekonomikā. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi mums mainīt šos uzsvars, vairāk runāt par atkritumu neradīšanu. Tas mums šobrīd būtu svarīgi pateikt. Edvard, jautājums jums, vai uzņēmumiem tā ir kāda nezināšana, negribēšana tērēt, piemēram, līdzekļus, kas būtu jāmaina arī tā uzņēmēja, piemēram, pamat domāšanā kaut kas savādāks, ka viņam arī ir jāmainās. Es jau varu darīt, ko es gribu, es varu tur šķirot un viss ir kārtībā, bet ja uzņēmējs viņš izdara kaut kādu lielu lietu, viņš aizved uz mežu to, ko varbūt vesels ciemats nespēja izmest. Es godīgi sakot, cik es pats bijis mežos, man nav sajūta, ka tur uzņēmumi būtu kaut ko gāzuši ārā. Man tiešām nav tādas informācijas. Es redzu, ka cilvēki ir izmetuši pārsvarā tīra būvniecības un demontāžu atkritumu, ko es pats esmu mežā redzējis. Un tie nav atkritumi, par kur mēs varam runāt, ka viņu apjomu varētu mazināt ar kaut kādu uzvedības maiņu. Būvniecībā vienmēr, tu nopērc flīzi, tev plus 5, plus 10% atgriezumos ir, pēc tam tur kaut kas jāliek. Man pašam pieredze no Ropažu novada, mēģina aizvest putuplastu atliekas no būvniecības uz šķirošanas punktu. Agrāk to varēja izdarīt, tagad Clean-Air vinnēja konkursu. Saka, nē, mēs putuplastu nepieņemam. Tas nozīmē, tev nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, tu nevari nodot kā būvniecības atkritumu. Ko tu dari? Es braucu gandrīz stundu uz citu pašvaldību, kur par laimi Clean-Air nav vinnējuši konkursu, kur var nodot. Es braucu caur mežu. Es dedzinu degvielas, pēc tam vēl maksāšu par to. Es saprotu tos cilvēkus, kas vienkārši pa ceļam paliek nikni uz sistēmu. Viņi saka, tad es to maisiņu vienkārši tepat iebraukšu cauri mežiem braucot. Vai arī, putplas vēl var izdomāt kāds dedzināt, indēties pats un cits indēt. Bet man liekas, ka daļa no šīs sistēmas ir arī tajā, ka nav līdz galam viss izdomāts. Un nav pietiekami gudri tie noteikumi ne attiecībā uz atkritumu pārvaldību pašvaldību līmenī, ne arī normatīvā bāze. Man tas piemērs vēl viens no Ropažu novada. Iedomājieties, mums ir liela lauka teritorija, kur dzīvo cilvēki vienkārši zemnieku saimniecībās.
Pēc robežu noteikumiem ir tā, ja tev ir nokritus dārzā ābele vai nedodies kaut kas lielāks pēc ozols, tu nedrīksti viņu dedzināt uz vietas, sazāģēt, kā parasti laukos dara sakrā, kaudzēs nededzina. Tev, ja tu vari kaut ko paņemt malkā, tad tu vari nošķērēt mazos zariņus līdz 2 cm diametrā. To var nodot bioloģiskajos atkritumos. Visu to pārējo masu tev jāmaksā par to, ko viņi aizved. Valsts politika ir mazināt atkritumu apjomu. Robežu novada pašvaldība ir izdomājusi, kā, acīm redzot, lobējot vai vienkārši absolūts muļķības, kā piespiest lauku cilvēkam dzenāt milzīgu tehniku, ar to pašu nevar elektroauto, tas brauc ar fosilo degvielu un kaut kur vest, teiksim, to visu milzīgo lapotni. Priekš kam tas ir vajadzīgs, man nav skaidrs, jo viņi tāpat visdrīzāk sadedzina kaut kur. Un ja mēs uztaisam muļķīgus noteikumus, ja mums ir neveiksmīga atkritumu apsaimniekošanas sistēma, mēs provocējam cilvēkus nodarboties ar, vienkārši sakot, cūcībām mežā, vai citur kaut kur. Manuprāt, mums ir daudz, kas vēl neizdarīts tajā līmenī, kas ir, teiksim, publiskās varas gudra pieeja. Jo manā novadā, man sajūta ir, ka cilvēki, kas apvienotajā novadā, pēc apvienošanās tas viss sākās, kaut kas tur nav kārtībā ar galvu. Bet kā mēs varam, ministrs kundze? Jā, mazliet, protams, ka pašvaldības ir ļoti dažādas, kā jūs minējāt, un tie piemēri arī ir dažādi. Tagad varbūt izskanēja ne tas labākais piemērs, bet ir arī pašvaldības, kuras ļoti aktīvi iesaistās ar dažādām akcijām. Piemēram, piedāvājot iedzīvotājiem noteikts dienas. Starp citu, bieži vien tas arī tiek sasaistīts ar lielās talkas laiku, kad var nodot zinām veidu atkritumus vai nolikt viņus noteiktā vietā, un tad pašvaldība jau par saviem līdzekļiem tos aizved uz poligoniem. Tikai tie piemēri droši vien ir dažādi. Un, viennozīmīgi, pilnīgi piekrīt, ka mums tur ir ko darīt. Noteikti gan normatīvo aktu izstrādē, gan arī, protams, pašvaldībās savās pieejās, kā katra darbojās. Klau, Līga, man ir jautājums. Ja mēs paskatāmies pagājušo gadu, cik ir iestādītu koku, vai dienīgi cik daudz, bet arvien vairāk cilvēku, piemēram, šūmējas un skatos sociālos tīklos, piemēram, un arī pašam braucot, piemēram, pa Liepājas šosei. Skatos labajā pusē izcirsti vairāk hektāru, tur nekā nav kā tikai saknes, un tas ir arī viss brauc atkal pa kreisi. Un cilvēki arvien vairāk šūmējas, kur ir mūsu zaļā Latvija, viņu pamazām tiek izcirsta, tur vairs vietā nekā nav. Kaut gan tas plāns un tā statistika rāda, tad tomēr vietā tiek stādīt koku un viss. Kā mēs varētu nomierināt varbūt tos cilvēkus, kad viss ir kārtībā, jo tas skats ir savādāks? Jā, tu noteikti pieminēji tos 30 miljonus kokus, ko mēs esam iestādījuši. Un salīdzinot ar cilvēku skaitu, protams, tas ir Latvijā, kas atrodas, tas ir milzīgs cipars, un arī koki pašizsējas un mežs, šis te termins, ko varbūt tu minēji, izcirsts īsti neatbilst situācijai, jo tur tiek stādīts un ieaudzēts jauns mežs noteikti. Es nezinu, protams, par kurām konkrēti teritorijām ir runa, bet Latvijas gadījumā mežs ir agresīva vide, kas ienāk jebkurā teritorijā, kurā tu nesaimnieko. Un esam paši redzējuši garāžu jumtus apauguši ar bērziņiem, un mežs Latvijā, ja tur neplāno būvēt jaunu loģistikas centru vai šoseju vai Rail Baltica līniju konkrētajā vietā, viņš tur būs vai nu cilvēku roku kopts un veidots tā, lai viņš būtu arī saimnieciski noderīgs, vai arī tur būs kāda dabas aizsardzības teritorija. Tā kā mežs Latvijā ir un arī nevar nebūt. Mierīgi, ja? Mūsu klimatiskie apstākļi ir tam īpaši piemēroti. Bieži vien paši sūdzamies par lietainajiem un vēsajiem laikapstākļiem, bet mežam tas tikai nāk par labu. It sevišķi tagad stādīšanas sezonā. Tu nomierināji. Visi kārtībā. Magnus, kā arī jauno paudzi ar jauniešiem? Tomēr, ja mēs tā salīdzinām, tagad pusauģi, piemēram, tavuprāt, viņi ir savādāk domājoši, piemēram, zaļāk domājuši, kā piemēram, tie, kas jau pār 40. Skaties, ņemsim kā piemēru Gen Z. Vai ne? Tagad visstilīgāko paudzi, kur ekonomika un uzņēmējdarbības viedokļa cilvēki meklē veidus, kā pārdot viņiem produktus un idejas un tā tālāk. Gen Z smuki parāda. Viņi atsakās vilkt trendīgās, stilīgās drēbes, kas ir nopērkams dizaineru veikalos. Ir arī daļa, protams, kas to darīs, bet lielākai daļai, vismaz kā mēs to internetā redzam, ļoti patīk aiziet uz humpalām, pa eiro nopirkt jaku, kas ir kalpojis jau pār 10 gadus kādam, un vilkt atpakaļ šo te kā veidu stilīgi sevi iznest sabiedrībā un tā tālāk. Tas ir tā kā viens no tiem piemēriem. Par ēdināšanu un šīm lietām
atkritumiem un katram ir savs. Redz, par atkritumiem un Gen Z man nav baigi daudz informācijas, būšu godīgs, bet, ja man bērnībā mācīja, ka mest uz zemes ir slikti un tas viss ir jānogādā miskastē, tad man gribētos domāt, ka tie cilvēki, kas ir ar internetu uzauguši, ļoti labi saprot, ko nozīmē atkritumu un kāpēc tiem nebūtu jānokļūst, es nezinu, uz augsnes, kas savukārt pēc tam atstāja ietekmi uz to ūdeni, kas, piemēram, tajā augsnē. Piemēram, tās pašas baterijas. Es ceru, ka neviens nemet baterijas miskastē, vai ne? Vai vienreiz lietojumiem tiem smēķējumām ierīcēm, kurās arī ir litija baterijas. Tas ir dīvaini. Ir reizes, kad es, piemēram, ar maisiņu aizēju atdot vai ne tās baterijas, un cilvēki tās skatās uz mani, tu esi kaut kāds dīvainais, kas kaut ko tādu dara. Bet man šķiet, es ar savu piemēru varu parādīt, ka, hei, es esmu investējis tās 5 minūtes vairāk no savas dzīves aizņemtā laika, lai tagad varētu veikalā pa vienai tās baterijas samest. Zem gultas gan neturiet, tas ir svarīgi. Tam svarīgi attiecīgi citā vietiņā, lai tas nevar sataisīt problēmas. Un tad ejam tālāk, tad ir Generation Alpha, kas ir tā kā pēc Gen Z, vai ne? Tie savukārt ļoti, cik es esmu pētījums lasījis un vērojis šīs tendences, šī paudze savukārt ļoti ietekmējās jau no vecākajām paudzēm. Viņi nedaudz konservatīvāki un mierīgāki. Viņi tādi, man liekas, tie būs īstie jaunieši, ar ko būs rīktīgi forši strādāt. Es nesaku, ka Gen Z ir sliktāk kaut kādā citādā vai tādā mērā, bet pārstāvot mileniāļus, tagad daudzoties par šīm vecuma grupām, var teikt, ka man gribētos domāt, ka mēs tomēr izprotam un nedaudz vairāk saprotam un sakojam līdz šīm lietām. Bet tu zini, kā labs piemērs par baterijām. Man aug 3 ķipari, 3 dēli, un jaunākais dēls viņam bērndārzā starp citu ļoti laba akcija. Bērniem ir jānes uz bērndārzu baterijas, un tad viņi katra grupiņa, vāverītes, cālīši un viss pārējās grupiņas, viņi krāja baterijas un tad nodod uz svaru, un kuram ir lielāks svars, saņem īpašas balvas un viss kārtībā. Tad mans puika paņēma ne tikai tukšās baterijas, bet visas pilnās viņiem ārā. Lai svars būtu lielāks, un mēs palikām mājā bez baterijām. Tad nākamais par baterijām pieliekot punktu, kāpēc mēs pērkam tādas, kuras izlādējas un tās beidzas. Mēs taču varam uzlādējumus, vai ne, vairākas reizes lietojumus. Un tas ir atkal vēl viens mazītiņš solīts, ko mēs katrs varam darīt savā ikdienā, lai nepiesārņot tik daudz vidi. Un es vēl gribēju piebilst par tiem konkursiem, kas ļoti labi darbojas jaunajā paudzē, kā mēs dzirdējām saistībā ar tavu dēlu, jo šis te bateriju un arī makultūras vākšanas konkurss ir IGDs mums lielais arī tāds sadarbības projekts ar Zaļo jostu. Un māja beigās arī visus šos te mazos ķiparus aicinām lielā meža izziņas pasākumā uz Tērveti 24. 25. maijā arī ģimenes, kur tad visi arī var iemēģināt roku dažādās vidas lietās un saprast, kas tad tur mežā dzīvo. Bet tas ir labi, jā, caur šīm akcijām mēs tiem mazajiem ieliekam varbūt tās pamatlietas un vērtības jau par ko domāt un kā visu to domāt. Bet vai tomēr sociālās tīklos nav par maz informācijas? Par to runāt par maz, jo mēs, piemēram, zinām atsevišķus momentus par mežu, kur piefiksēts ir, kas ieved riepas un viss. Jo vairāk runāsim, jo vairāk kaunināsim šos cilvēkus, kas to dara, jo pārējais domāsies, ka tiešām tā nav labi. Noteikti par to ir jārunā vairāk, un tā izglītošana jau ir viss pamatā. Bet man gribējās mazliet par tām paudzēm, nepārstāvot šobrīd jaunāko paudzi šeit pieminēto. Tomēr man parasti tas viedoklis ir tāds, ka attieksme pret atkritumu šķirošanu un kopumā pret daudzām lietām ir ne tik daudz atšķirīgs starp paudzēm, cik tomēr atšķirīgi no katras cilvēka raksturu un pieejas. Jo, ja mēs runājam, teiksim, par manu paudzi un vēl iepriekšējo, tad bieži vien, teiksim, runājot par pārtiku, tas, ko es atceros, kad cilvēkiem bija ļoti ierobežoti finanšu resursi un pārtiks vienkārši trūka. Un izmest pārtiku gan manai paudzei, gan vēl varbūt arī jaunākiem par mani ir gandrīz, bieži vien mājās neiespējami, jo cilvēki atcerās tos laikus, kad viņas nebija. Tās pieejas varbūt un iemesli, kāpēc tā ir dažādi, bet bieži vien tas ir atkarīgs no cilvēka izglītības līmeņa, no arī cieņas pret sevi un cieņas pret apkārtējiem. Un tā atkrituma šķirošana, tas ir, man liekas, arī ļoti tāds īstenībā vienkāršs veids, ko katrs var darīt savās mājās. Mēs arī esam mājās ieviesuši par pētpudelēm skaidrs, par sadzīves atkritumiem skaidrs, un tagad visi jautā, kā ar tiem pārtiks atkritumiem. Elementāri, vai ne? Jā, protams, ka viņiem tur kaut kāda smaka, vēl kaut kas, bet galā tu jau arī, tad, kad tu viņus met tajā sadzīves konteinerā kopējā, tāpat jau viņi ir. Ja viņi ir, tad jau nav grūti viņus ielikt arī atsevišķā maisiņā.
Nu, tā kā, jā, tas ir arī, kas noteikti, ko var aicināt visus darīt. Mārija, drīkst iesaistīties. Man arī ir viens aicinājums. Tas vienā filmēšanas reizē, kad mēs tieši devāmies uz Getliņu atkritumu apsaimniekošanas poligonu, filmēt par bioloģiskiem atkritumiem, mums bija, es ar producentiem runājot, saku, hei, mums ir jāuzbrauc kalnā, es gribu redzēt, es tur nekad neesmu bijis. Tas ir iespējams. Tur ir iespēja doties ekskursijā, apskatīties, kā mēs mēslojam. Tas varētu būt tiešām viens ļoti labs piemērs, kā mainīt savu domāšanu. Un it sevišķi vēl tur pamodelēt situāciju, cik gadu laikā Getliņa atkrituma kalns būs lielāks nekā Gaiziņa kalns. Tas arī var raisīt pārdomas par to, kā mēs dzīvojam un kā mēs rīkojamies. Un tie maisiņi un tie iepakojumi, tā jau arī ir tāda elementāra lieta, ka mēs varam uz veikalu aiziet ar savu. Mums tagad ir tik daudz iespējas, tik daudz drēbi, maisiņi, pat dažādās akcijās, ko jūs minējāt, tiek dāvināti. Nav jau tik sarežģīti viņi paņemt uz veikalu līdzi, nevis katru reizi ņemt to atkal plasmasas maisiņu, kur atkal plasmas ir piesārņojums, ja viņi mums nonāk tālāk gan pārstrādāt sarežģīti, gan arī, ja viņi mums ienāk jūrās vai okeānos tālāk, kas mums to piesārņojumu veicina. Tā kā ļoti daudz ko pats var katrs izdarīt. Edvard, jūs minējāt par pašvaldībām. Ne visās pašvaldībās tiešām ir. Tur tā likumdošana varbūt ir tik drastiska, ka tur nav iespējams to visu ievērot, vai ne? Kādas ir tās nianses? Kāds būtu ieteikums? Ko tad izdarīt? Varbūt makā dzīvojošam pašvaldībā, es redzu, ka tur tā birokrātija līdz vājprātam sarežģīta. Ko es varu darīt? Es domāju, ka katrs pašvaldības iedzīvotājs ir arī vēlētājs. Līdz ar to tur ir iespēja runāt ar pašvaldību un drusku arī audzināt cilvēkus. Otra lieta, es, piemēram, arī biju mēģinājis runāt ar amatpersonām, kā saka, kāpēc Jāņos ugunskura var dedzināt, bet to koku nedrīkst dedzināt savādāk. Man teica, bet Jāņos tu dedzini malku, bet šie ir zari. Es tā domāju, kur tā bioķīmiska atšķirība, es tā arī nesapratu, ja? bet tur ir. Un es vēl aizbēju pastāstīt vēl vienu niansu no mūsu robežu piedzīvojumiem. Ja ābele bija slima, to drīkst sadedzināt tikai pēc 1. novembra. Tas mainīs tas kalendārs. Bet šo visu var izlasīt, jā, ir tikai viena tāda īsa noteikuma, bet vienkārši burvīgi rakstīts, gribētu redzēt to cilvēku, kas tur izdomājis. Bet fitosanitārās prasības liek sadedzināt slimo koku uzreiz. Es domāju tā, ka ir ļoti daudz vienkārši muļķības, ir kaut kāda daļa korupcijas un ir liela daļa tāda vienkārši izglītības trūkuma. Kaut arī runāt par to pašu plasmas dabā. Plasmas dabā nonāk mūsu ķermeņos. Paskatāmies tos pētījumus, parunājam biežāk par to, kas notiek cilvēku smadzenēm, kad viņos vienkārši atrod to mikroplasmas, un bez tam zinātnieki vēl pēta, kas no tām ar mūsos notiek, bet mums visos ir iekšā daudz mikroplasmas. Mēs vēl pat nezinām, ko tas beigsies. Un šie dažādie, teiksim, tās izpausmes, viņas ļoti bieži nonāk atpakaļ mūsos. Mums liekas, ka mēs esam izmetuši ārpusē. Bet patiesībā mēs daļai iemetam sev iekšā tos atkritumus, kas nonāk dabā. Viņiem tur nav jābūt, jo viņiem nav jābūt mūsos. Vai tas ir skolās, vai tas ir kaut kādās reklāmās? Mēs daudz esam redzējuši kampaņas par smēķēšanu. Tur uz paciņām viss kaut kas uzzīmēts. Vai mēs kaut ko līdzīgi esam redzējuši citos gadījumos, ka tu paņem to, maisiņu, un te uz maisiņa virsū ir uzzīmēts, kā saka, elektromikroskopu bildi no tā, ka cilvēku ķermeņa iekšpusē tie mazie gabaliņi ir. Vai mēs to neuzskatām par vajadzīgu? Mums labāk patīk, ka tur ir liela reklāma, tur krāsains, kas tas ir pa veikalu, no kur tu esi izgājis. Tu vēl būtībā samaksā par to, ka tu ar reklāmu staigā apkārt. Tās ir milzīgas izvēles, kuras mēs vēl neesam izdarījuši. Un man šķiet, ka mēs esam būtībā pašā ceļa sākumā, lai visas iespējas izmantot un tad pateikt, ziniet, tagad ir tikai cilvēku absolūts nihilisms un nevēlēšanās to darīt un tās cūciskums. Mēs ļoti daudz ko vēl neesam izmēģinājuši. Politikas līmenī, praksēs dažādās uzņēmumu, pieejā šīm lietām. Runājot par cūcībām, man jau jāatgādina par cūkmeni, kurš atkal pošās un ceļās, lai cīnītos par tīriem mežiem. Un jāsaka, tur gan ir pozitīvs tendences, vai tās ir tās džen vai alfa paudzes, bet cūkmenis šajā jaunākajā auditorijā tiešām joprojām skaitās supervaronis, un viņam, sakot, pulks ir audzis jau šogad vairāk kā 9000 bērnu, gaida viņu ciemos, un es teiktu, mūsu pašu kolēģi saka, ka viņi ar saviem bērniem braucot cauri mežam, pat ir apstājušies vairāk kārt, jo bērni uzreiz rekur, cūkmens mums teica jāvāc, un
viss tiek darīts. Nu, tas, es saprotu, tas agresīvāk iespējams arī vēl ir jādara tādā valstiskā līmenī ar kaut kādām vēl skaļākām reklāmām, bet katrā ziņā strādā šī komunikācija, ja viņi spilgta un atraktīva, un bērniem viņi vienkārši kļūst par daļu no viņu mācību satura. Nu, vismaz šobrīd jau bērndārzos tas ir tiešām jau kā tāds vairāk kā 15 gadu jau ilgs projekts kopā ar Valsts izglītības gan satura centru, gan arī Vides aizsardzības fondu, ko mēs īstenojam. Valstiskā līmenī, jā, vai tie tuvākie plāni, nākotnes plāni ir iezīmēti un kā mums ir jākļūst zaļākiem un viss tomēr ir ok, tās ir Eiropas kādas regulas un noteikumi un viss tam līdzīgi. Bet iekšēji jau droši vien, ka mēs paši tos noteikumus varam likt priekšā un darīt, lai ātrāk būtu. Jā, viennozīmīgi šie noteikumi arī nepārtraukt pilnveidojās. Kaut vai es varu minēt piemēru, ka no šī gada tagad jūlijā stāsies spēkā dabas resursu nodoklis attiecībā uz tekstilu izstrādājumiem, par ko gan ir bijuši daudz diskusijas tieši saistībā ar šīm humpalām pieminētajām vai lietoto apģērbu. Bet tātad dabas resursu nodokļi šie likumdošana pilnveidojās un viņi ir arī vērsta uz to, ka ja tu iesaisties kā ražotājs ražotāja atbildības sistēmā, tad tu nemaksā nodokli. Un tev tā iesaistīšanās ražotāja atbildības sistēmā ir salīdzinoši daudz lētāka nekā tad, ja tev ir jāsamaksā nodoklis. Kaut arī par lietotajām apģērbiem, kur mums bija daudz jautājumu, mēs parēķinājām. Ja iesaistās ražotāja atbildības sistēmā, tad tev sanāk 3 centi klāt pie blūzītes un pie džinsiem, man liekas, 9 centi. Mēs apmēram parēķinājām, kādā reālā ietekme varētu būt uz to preci. Un tas, man liekas, nav tāds, kas dēļ kā tu varbūt to preci neiegādātos. Tā kā jā, no likumdošanas nodokļa tās viedokļā viennozīmīgi. Tāpat attiecībā par vienreizējiem plastmasas izstrādājumiem, par vienreizējās lietošanas traukiem, par šiem salmiņiem, kas ir mums no plastmas, kur jau ir jau pieņemta ar likumdošanu attiecībā uz liegumu tos izmantot, un tas notiek. Bet, jā, protams, ko darīt vēl ir. Īpaši attiecībā uz pārstrādi. Šogad pagājušā gada beigās un šogad Latvijā uzsāks darbību vairāki tieši pārtikas atkritumi, bet ne tikai pārstrādes uzņēmumi, kas arī veicina kopumā mūsu šo tādu aprites ekonomiku kopumā, jo, protams, ka nepilnīgi visu mēs varēsim neapglabāt poligonos vai vienkārši neradīt tos atkritumus. Tā nebūs, ka mēs viņus neradīsim. Un tad ir jāstrādā pie tā, lai ir šī aprits ekonomika un šīs pārstrādes rūpnīcas, kas tagad Latvijā varās vaļā. Tas arī ir viens no tādiem darbiem, kas ir izdarīts. Kas ir top trīnieks Eiropas Savienībā? Tādā labā nozīmē, kas iet pa priekš tam visam? Jūs domājat no valstīm? Man būs grūti nosaukt no valstīm, kuras ir pa priekšu. Ja mēs runājam par tādiem statistikas datiem, tad, teiksim, man gribās vienmēr par Latviju teikt tos labos piemērus. Tā kā jūs minējat to, ko mēs labi izdarām, ne tik daudz runāt par to, ko sliktu, tad es varu teikt, ka kopumā Latvija atkrituma radīšanā ir zem Eiropas vidējā. Tas varbūt ir tāds labais stāsts. Tas ir tāds labs sākums. Jā. Un ja mēs paskatāmies arī vidi, un mēs paši ceļojam kaut vai uz Dienvidu Eiropu, es nesaukšu varbūt konkrēts valsts, tad mēs bieži vien redzam, ka mums tā Latvijā salīdzinoši tā vide ir tīrāka. Mums ir ko darīt, bet mums ir daudz, kur sakārtotas vietas. Un tikko mēs ieguldam vairāk labiekārtošanā un vides uzlabošanā, tā arī cilvēkus arī tā labiekārtotā vide audzina, un tie atkritumi līdz ar to samazinās. Mēs redzam, ka Latvijā ir tiešām ar daudzām valstīm salīdzinoši vizuāli arī tā vide ir tīrāka. Un lai viņa būtu vēl tīrāka, mēs visi rīt talkosim. Edvard, kur talkosiet jūs? Mēs plānojam turpat Zaķimužā. Zaķimužā? Ropažu pusē. Ropažu pusē. Labi, jūs? Tā, es tagad varu pareklamēt Kuldīgas lidos divas, kas notiks sestdienā, kuras ir izsaicināt. Un saistībā ar šiem lidos zivīm mums tad tradīcija talkot iepriekšējā sestdienā, un es ar saviem kolēģiem no ministrijas iestādījām Kuldīgas vecpilsētā Hortenzija dobe pagājušajā sestdienā, kas bija mūsu tāds talkas pasākums. Cerams, ka pēc gada diviem viņi būs krāšņi, un visi varēs par to priecāties. Skaidrs. Liga? Mēs talkosim ar ģimeni Jēkabpils pusē Ābeļu pagastā, kur valsts meža teritorijas sakopsim. Magnus, to? Man savukārt plāns rīt doties Bauskas virzienā tur. Mūziku uzspēlēt, ko? Nē, mazliet arī pielikt savu roku, lai attīrītu to, ko citi ir piemēslojuši.
Labi, lai darbi no rokas. Patīkams saulains un skaists laiks, ko sinoptiķi mums prognozē, un līdz pat 20-22 grādiem, un tas vien nozīmē, ka tur Dieviņš visu redz un grib, lai mums tā talkošana būtu foršāka. Bet, lai vēl foršāk viņa būtu trijos, aicinām arī uz Mežaparka lielo estrādi, kur būs sadziedāšanās ar Intu Teterovski pie diriģenta pults, un līdz pat 6 vakarā dziesmas un arī lustīgas dejas. Lai visiem izdodas talkošana. Ada. Viena diena, tūkstošiem roku un nesautīga griba veidot labāku rītdienu. Tas vienkārši mūsos dzīvo. Lielā talka nav vien par tīrību. Tā ir diena, kurā mēs sanākam kopā un vienoti parādam, ka mums rūp. Rūp mūsu mājas, mūsu paradumi. Ienāc Talkas LV, apskati piesārņoto vietu karti un nāc talkā. Kopā jautrāk. Rūpēsimies par Latviju kopā. Tīri, zaļi, ilgi. Lielā talka 27. aprīlī vienlaicīgi visā Latvijā.